Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir radītājas dienas grāmata. Kur mēs parunāsim par maniem gataviem darbiņiem, par maniem procesiem, par maniem dzīves pirkumiem un par plāniem. Iepriekšējie divi video bija nedaudz savādāki. Viens video bija vlogs par Breidāhenu, kuru es staigāju, rādīju jums, kas tur labs ir un ko es labu nopirku. Un otrais video, kas ir iepriekšējais, pats pēdējais, ja tā var pateikt, ir par maniem adījumiem, kurus es nesāju un kur es nedaudz par viņiem pastāstu. Tā kā, beidzot, vajag nofilmēt vlogu, arī kur es sēžu un jums stāstu un rādu. Tātad par gataviem darbiņiem. Jau iepriekšējā vlogā un arī tagad es minēšu, ka gatavais darbiņš ir man lūk šis džemperis Pamela. Viņu arī var saukt kā t-shirt, jeb tee. Es esmu redzējis, ka citi viņu sauc kā jā, vienkārši knitting tee, kaut kā tam līdzīgi. Es viņu īsti negribu nosaukt par t-shirtu, un es viņu īsti negribu nosaukt par kaut kādu maiciņu, jeb topiņu, bet tas ir tāds pušdžemperītis šādiem vēsiem laikiem. Adīts viņš ir no alpakas ar merino, kas ir sajaukumā plus mohēra. Viņš ir tāds silts, patīkams un viegls, pieņemsim šādam laikam ideāls. Un, jā, apraksts jau kādu laiciņu ir manā mājaslapā. Ja jums ir interese, tad tur ir visa informācija par šo adījumu, par patēriņu un tādā garā. Un tad vēl no gataviem darbiņiem. Es viņus jums rādīšu vienkārši vienalga kādā secībā. Viņi nebūs, ka rindas kārtībā. Ja, ko es izvilkšu, to es arī rādīšu. Ir lūk šādi divi lāči. Šos divus lāčus es adīju savām meitām pēc apraksta. Es uz šo aprakstu biju skatījusies jau kādu laiciņu atpakaļ. Es viņu biju saglabājusi, jo man ļoti simpatizēja vispār, kā viņš izskatās. Un man likās tik mīlīgs, un man ļoti gribējās tādu uzadīt. Un tad vienu dienu es paņēmu un nopirku aprakstu no Arctic Kids. Es viņas mājaslapu atstāšu apakšā infoboksā, jūs varēsiet apskatīties. Un viņai tur ir dažādas visādas mantiņas, dažādi apraksti, pēc kuriem jūs varat uzadīt tās viņu piedāvātās mantiņas. Un viena no šīm ir lūk šāds tā kā lācītis, un viņam ir vairāki veidi. Šis ir tā kā lācītis pillow, spilvena tipa, tad ir mazāks lācīts, vidējs lācīts, un jā, tur dažādi viņi. Apraksts ir angļu valodā. Apraksts man prasties varbūt nedaudz detalizētāks, tādā ziņā, ka īsti tur nav dots blīvums, tur vienkārši ir minēts, ar kādu dzīvi viņa ir radījusi un ar kādām adatām. Un tad viņa vienkārši minēja, ka bezmaz vai meklējiet tādu pašu metrāžu, vai ja jūs esat no citas dzīves, tad jums jāreicinās, ka jūsu lācis var būt lielāks, ja mazāks. Tas arī pa lielam ir viss, ko viņa tā minēja. Lāču garumus, izmērus viņa arī nav minējusi, un aprakstā man vajadzēja 3 reizes tā iet cauri tam stepiem, lai saprastu, ko viņi gribēja teikt, bet beigās, tad, kad es iebraucu, tad jau bija diezgan viegli. Vismaz otro lāci bija vieglāk adīt nekā pirmo lāci. Vienīgi ir jāsako līdzi, kad veic šeit pieaudzēšanas. Tad sanāk, ka jūs lāci adat pāpli, jūs uzmetat valdziņus. Es adīju Magic Loopā, sākat no augšas, veicat pieaudzēšanas, cik vajag, tad pādat vienkārši gabaliņu, tad veicat nedaudz noraukšanu, tad pādat nedaudz cik vajag, tad jūs lūk uzadat šāda veida lipiņu, jeb astīti, tad jūs sašujat valdziņu tehnikā, tad jūs uzadat ķepiņas, rociņas, ausītes, sejiņu, un tad es liku mazgāt. Un tad es uzšuvu oderi, un oderi sapildīju ar sintiponu, un tad es to visu ieliku iekšā lācī un sašuvu tad šo pašu beigu vīli. Un viņa mina, ka viņa pildīja un arī minēja, ka veikt pildījumu ar dzīvu atlikumiem. Bet tā kā, manuprāt, šie lāči ir sanākuši diezgan lieli, man īsti nav tik daudz, man liekas, dzīvi atlikuma, tad man reāli visi dzīvi atlikumi aizies vienkārši lāču pildījumā, un man tas īsti kaut kā neuzrunāja. Un tad es vienkārši paņēmu nopirku sintiponu
un uzšuvu oderi, ko man ieteica mamma, jo savādāk viņa teica, ka tad sintipons lidīs ārā no dzijas, no caurumiņiem, un to man īsti negribējās. Ko es varu teikt par dzijām? No sākuma es gribēju pirkt dzijas, jo es jautāju katrai meitai, kādā krāsā viņa grib. Viena minēja, viņa grib brūnu, otra minēja, viņa grib rozā. Es gribēju iegādāties dzijas, bet tad es sapratu, ka mans mērķis, tā kā es šogad esmu vairākas reizes iegādājusies dziju un pēdējais dziju pirkums bija diezgan liels, teiksim, naudas ziņā, man īsti neuzrunāja kaut ko pirkt papildus, jo es esmu ļoti motivēta izadīt visus savus krājumus. Man nācās padzerties ūdeni, kad ilgi runā, tad savs rīkli paliek. Nolikšu glāzi šeit blakām. Tad, jā, es neesmu motivēta tagad pirkt dzijas, jo man jau tā bija tagad negaidīts pirkums, tāds neliels, par ko es jums drīz pastāstīšu. Es sāku rakņāties savos krājumos, kas tam man tur ir. Un pirmo lāci es iesāku šo brūno, un man bija Knitting for Olive Heavy Merino. Man nebūs jums tagad ko parādīt, bet, ja man nebūs linkums, es ielikšu bildīti. Tātad Knitting for Olive Heavy Merino, man bija 2 kamoli. Man no viņiem bija kaut kāds cits plāns, bet beigās es izdomāju, es nezinu, vai es uzadīšu to, ko es tur kādreiz gribēju. Tad man vajadzēja padomāt, ko es gribēju. Tad es domāju, ņemšu un vienkārši adīšu lācim. Un tad, ja man pēkšņi vēl vienreiz šo dzīvi vajadzēs, tad es paņemšu un uztaisīšu vēl vienreiz pasūtījumu no Knitting for Olive mājaslapas. Un man sanāca, lūk, šāds lācis. Es arī adīju ar adatām numuru 3, tāpat kā viņa bija ieteikusi. Šī dzija ir patīkama, viņa ir līdzīga kā jaunā Drops Daisy dzija, tikai nedaudz raupjāka. Viņa nav tāda mīksta, es teikšu, ja. Varbūt, ja vēl viena reize izmazgāt, varbūt viņa vēl mīkstāka būtu, bet, formu viņa baigi nemainīja. Pagaidām tik, cik mani bērni jau izmanto mantiņas lācīšus, viņa nepīlo, nepīlingo, tad nav nekādi tādi īsti kungulīši. Varbūt minimāli, tā neteikšu. Man kopumā šī dzija ļoti patika, un man izgāja vesels viens kamols, kas ir 50 gramus 120 metriem, un nedaudz, man liekas, no otrā kamola. Man tur vēl, teiksim, gabaliņš kaut kāds ir, bet es nezinu, ko es no tā gabaliņa darīšu. Man ir jāpaskatās, cik tur ir grami. Un tad vienkārši ar jebkuru melno dziju, kas man bija palikusi pāri, es uztaisīju sejiņu. Un tad uztaisīju pildījumu. Un otrai meitai es ņēmu arī dziju no saviem krājumiem, kas ir no Online. Online viņai ir tā kā Drops Air, bet viņai ir savādāks sastāvs. Bet tad, kad es to dziju ņēmu, es jau biju skeptiska, bet man bija tik ļoti negribējās pirkt dziju, kad es gribēju ņemt to, kas ir. Un es savai meitai vēl vienreiz pārjautāju, vai viņa grib šo rozā, vai man bija Drops Daisy 2 kamoli tādā gaišā krāsā, vai viņa grib viņu. Viņa izteica, ka viņa tomēr grib rozā. Labi, es piekritu, es adīju, bet es jau adīšanas laikā sapratu, ka šī dzija īsti nederēs, jo viņa ir staipīga. Ja jūs redzat, viņa ir staipīga salīdzinoši ar to merino, viņa jau ir izstaipījusies šīs lietošanas laikā. Un viņa jau ir sabumbuļojusies, un šis lācītis sanācis ir nedaudz lielāks par brūno. Es nezinu, ko darīt. Varbūt es viņu ielikšu vēl vienreiz tā kā mazgāt un iemetīšu žāvētājā. Varbūt tas žāvētājs kaut kā viņu saraus kopā. Sliktākajā gadījumā tomēr paņemšu un nopirkšu kaut kādu smuku rozā krāsu maigu un uzadīšu tad meitai vienkārši jaunu lāci. Jā, jo es pati īstenībā par šo rozā lāci neesmu sajūsmā. Man īsti viņš līdz galam laikam tomēr, man viņš neuzrunā. Man brūnais lācis vairāk patīk gala rezultāts nekā rozā lācis. Laikam tomēr daudz kas ir arī atkarīgs no dzijas, no kādas tu adi. Bet, nekas. Es domāju, ka es pamēģināšu viņu ielikt žāvētājā, un tad es paskatīšos, un tad sliktākajā gadījumā es vienkārši tad uzadīšu viņai jaunu lāci, bet es domāju, tas tik ātri nebūs, tas visticamāk būs kaut kādā pavasarī vai varbūt tās tuvāk viņas dzimšanas dienā. Ja viņai, protams, vēl būs aktuāls tāds lācis, jo viņai ir 10 gadi, bet, jūs zināt, man tik ļoti patīk, ka es pat savu tādu gribētu, lai man gultā tur skaisti stāv. Tā kā, lūk, šādi 2 lāči. Es esmu iegādājusies 2 aprakstus. Iegādājos aprakstu
šāda veida spilvenam, un mazo, kas ir apmēram tāds mazs lācītis, jā, it kā tur varēja pats izreicināt, bet, ziniet, man tajā momentā bija tāds slinkums, ka man vienkārši bija vieglāk nopirkt 2 aprakstus. Jo es plānoju to mazo lācīti uzadīt savai krustmeitiņai, uzdāvināt, bet, jā, man gribētos it kā viņai uz Ziemassvētkiem uzdāvināt, jo man tieši arī tie dzīs visādi atlikumi, bet, nu, paskatīsimies. Jo it kā viņa arī bija izteikusi, ka viņa grib rozā krāsā, bet, nu, no šīs rozā krāsas es neēdīšu, tad es apdomāšu, varbūt tomēr tad es iegādāšos rozā krāsu, varbūt to pašu Drops Daisy, vienīgi tad nedaudz vairāk, lai man arī ir meitas lācim. Es nezinu, es paskatīšos, ir laiks, ko padomāt, bet, nu, lūk, šie mani 2 gatavie darbiņi, pārmaiņas pēc bija ļoti patīkami pādīt pēc aprakstā, nedomājot, nu, vajadzēja nedaudz padomāt, lai konkrēti, teiksim, saprast, jo katram aprakstu veidotājam ir tas savs stiliņš, kā viņš to visu pasniedz, un tāpēc, jā, vajag, teiksim, nedaudz iebraukt, bet tā kopumā bija diezgan viegli un patīkams process. Lūk, tad lāči var palikt ar mums, skatīties. Un tad nākošais gatavais darbiņš ir, ko es arī biju rādījusi iepriekš, ir jaka pērle, tāpēc, ka, ja es pareizi atceros, tad pēdējā mūsu sarunā man bija gandrīz pabeigta Pamela un bija plāns iesākt jaku pērli, jo man liekas, ka es vēl nebiju iesākusi, un es viņu iesāku septembrī, un diezgan raiti es viņu uzadīju. Es viņu uzadīju ļoti raiti, jo ar šo dziju ir patīkami strādāt. Tā ir Lamana Como Grande tvīts, 50 grami uz 120 metriem, bet tas pavadiens ir ļoti biezs, ļoti pufīgs, kad viņu var adīt ar adatām numur 5. Un es viņu adīju ar adatām numur 5, reglānā, pērļu rakstā, jeb rīsu rakstā, jeb mostič. Jā, man ļoti patīk. Es domāju vēl vienreiz ielikt šo jaku mazgāt, jo es esmu dzirdējusi, ka konkrēti tvīda veida dziju citreiz ir jāizmazgā 2 reizes, lai dabūtu līdz galam to efektu, jo, lai dēļ tā, lai viņš būtu tvīdveidīgs, viņi kaut kā laikam vairāk viņu mērcē tajās visās vielās, kurās viņi to visu dara. Tāpēc man ir doma viņu vēl vienu reizi ielikt mazgāt, lai varbūt līdz galam saņemtu to līdz galam mīkstumu. Viņa ir maiga, bet viņa nav tik laikam ļoti maiga, kā es laikam biju iztēlojusies. Tāpēc, jā, mans plāns viņu ir ielikt mazgāt. Meitenes man grupu testa grupā jau cītīgi ada, vairākas jau ir pabeigušas un vēl dažas ada, un novembra vidū šai jakai iznāks arī apraksts. Un tad bez savas pērļu jakas es vēl uzadīju savai mammai pērļu jaku, ielikšu bildi, kā tā jaka izskatās uz maniem, jo mamma vēl man bildes nav iedevusi. Es nesen mammai to jaku aizsūtīju, un, jā, un viņu lieto, jau ir vilkusi vienu reizi, jo viņa tik viņu nesen saņēma. Un mammai es adīju no Drops Air, lūk, šādas krāsas. Tā ir krāsu numur 11. Vienīgais man mamma palūdza, vai es nevaru tomēr izlabot piedurknes, vai es viņai nevaru uztaisīt šauru tādu, nu, tā kā manžetu, tādu garu lielu valnīti, jo, nu, mamma ir frizieris un viņai vienkārši nav ērti. Viņai ir ērti, ka viņai ir piespies, nevis, ka viņai kaut kas jāatlok. Un man ir jāpaskatās, cik man ir palikusi dzija. Man kopā bija 6 kamoli, un man liekas, ka man izgāja gandrīz 5 kamoli. Man liekas, ka man nedaudz palika. Visticamāk, kad ar to arī es labošu to visu, un mammai pārlabošu garāku manžeti. Jā, tā kā vai nu man ir jāpalūdz, lai man to jaku atsūta atpakaļ, un es to izlabošu, vai nu tad vienkārši, kad es būšu Latvijā, tad es to izdarīšu. Bet man ir jāpadomā, jo bieži, kad es esmu Latvijā, nu, vai vispār, kad es braucu atvaļinājumā, kaut kur es pārsvarā vispār neēdu. Man ir līdzās tā kā adījums, bet es pārsvarā neēdu, jo es tagad cenšos vairāk, ziniet, relaksēties un nedomāt, jo es tā visu laiku ādu. Un es esmu laikam tas cilvēks, kuram vairāk patīk sēdēt un adīt mājās, savā krēslā, pie datora, pie filmas, jā, es savā vietiņā, teiksim, savā komforta zonā. Es laikam īsti nebūšu tas cilvēks un tā adītāja, kas var adīt visur un jebkur, jā, kad tur, nezinu, parkā apsēžās pāda vai
vai kafejnīcā pasēž pāda, vai aiziet ciemos sēž un nāda. Es laikam īsti neesmu tas cilvēks, jo kaut kā es nejūtos līdz galam komfortabli, un man tomēr prasās tā mana vietiņa, kur es to vienmēr daru. Tāpēc es domāju, varbūt man vienkārši ir jāpalūdz, lai māma man to jaku atsūta, un es viņai pārlabošu manžeti un uzadīšu garāku, tad es viņai taisīju tieši tāpat kā man. Jūs redzat, tā roka ir tāda brīva, bet sanāk, tad, kad es saņemšu atpakaļ jaku, es pirms manžetes vienā rindā samazināšu valdziņus, apmēram katru 3., 4. valdziņu, jeb 5., 3., jeb 4., 5. skaitīt, sādīšu kopā, lai ir šaurāks, un tad es vienkārši paņemšu mazāk izmēra adats vai pusotru izmēra adats, varbūt 3,5 ņemšu un adīšu mammai manžetī, jo drops ēri diezgan, viņa tāda vaļīga ir. Jā, tā kā to es izlabošu. Un man ir jāpaskatās, cik daudz man ir dzija palikusi, jo it kā no šī kamola man bija plāns, bet paskatīsimies. Tā kā jā, un vēl no gataviem darbiņiem man ir zeķes vīram. Tad, kad es adīju pīņzeķes, es adīju sev un vīram. Tā kā doma bija vīram, bet vai viņš viņas nesās, es nezināju. Un tad viņš ieraudzīja tās zeķes, un viņam viņas tā iepatikās, un viņš viņas nesā. Un viņš man paprasīja, vai es varu uzadīt vēl kādas zeķes viņam, lai viņam ir ko mainīt. Bet varbūt nedaudz biezākas. Un es arī labprātīgi gribētu viņam uzadīt biezāks nekā vēl viens plānās ar 2,25. Labāk es uzadīšu 3,5, kas ir ātrs raids projekts, un tā arī ir. Es viņam uzadīju zeķes pēc sava aprakstā zeķes 3x2. 3x2 nozīmē 3 labiski valdziņi, 2 krēliski. Un bumeranga papēdītis arī ir uzadīts, un adīju es arī šo dziju no saviem krājumiem, ko es biju pirkusi pagājušo gadu, tāda dzija Ponduro, zeķu dzija standarta 100 grami uz 200 metriem, kārtīga vilna ar poliamīdu. Reāli kārtīga vilna, tu aiztiec un tu jūt, ka viņa tā šuršinās, tāda vilna, viņa nav nekāda gludā, arī var tā kā pakost, es domāju, pieliekot viņa kožu, un tā ir somu dzija. Pirku es viņu pagājušo gadu 2 krāsas, šo pelēko un rozā. No rozā es biju adījusi zeķes un uzdāvināju savai draudzenei. Un tad šis kamols man ilgi stāvēja, un tad, es uzadīju vīram. Un sanāk, kad ar to kamolu ar 100 gramiem uz 200 metriem, ar to kamolu pietiek līdz 2,43 izmēram. Lūk, jā, jo, man sanāca tā, ka man sanāca visas 100 gramus izlietot. Man liekas, ka man bišķiņ palika. Man bija tā, ka es otro adīju, un man bija tā, ziniet, tās pēdējās rīnas, ka tu redz, tev aizvien mazāk un mazāk paliek, un tu tās pēdējās rīnas ād, un tu domā, lai tik pietiek. Jā, un tam man palika tāds mazs, tāds diedziņš, lai sašūtu valdziņu tehnikā purgalu un visu nogriezt. Un man izlietojās visi 100 grami. Lieta ir tāda, ka es pādīju šeit pa 2 rindām vairāk nekā aprakstā. Tad, ja aprakstā bija dotas 38 rindas, es adīju 40 rindas, tad kopā pa 4 rindām vairāk. Varbūt tas bija tas, kas man deva to, ka man likās, ka man nepietiks, bet tomēr man pietika, tad līdz 43 izmēram pietiek ar kamolu. Bet tas ir jāada ar bumerangu papēdi. Ja ada ar parasto papēdi, klasisko, tad nepietiks. Tad reāli nepietiks, jo tomēr klasiskais papēds tur notiek vairāk manipulācijas, vairāk valdziņu, vairāk adīšanas. Šeit ir mazāk. Es tā domāju. Man liekas, ka jo pagājuši gadu, kad es adīju arī 100 grami uz 200 metriem, es adīju uz 38, 39 izmēru ar klasisko papēdi un numur 3 adatas, un man pietrūkās. Man kaut ko tur vajadzēja ardīt ārā, lai man sanāktu tā, ka man sanāktu kaut kas tur tāds bija, jā. Tā kā šīs arī ir gatavas. Uzadīt dažas dienas atpakaļ, un tā vēl vīram neesam atdevuši šodien. Plānoju sabildēt, paslēpt diedziņus un atdot vīram, lai viņš viņas laimīgi nesā. Un man ir liels prieks,
kad vīrs ir izraisījis interesi un kad viņam ir interesi nēsāt un vilkt, jo dažus gadus atpakaļ es viņam biju dāvinājusi zeķes, un viņš īsti viņas nenēsāja, un tā viņas ir skapī ļoti ilgi nostāvēja, un kur viņas palika tagad, man nav nejausmas, vai viņas vēl ir vai nav, vajag pameklēt. Bet jā, bet šogad viņš ir izrādījis interesi, varbūt, es nezinu, varbūt pēc, ka viņam augsts paliek vakaros, es nezinu, man grūti spriest, bet es esmu ļoti laimīga, kad viņš ir izrādījis interesi un kad viņam ir uzadītas šādas zeķītes, un es esmu ļoti priecīga, ka šī dzija ir no maniem krājumiem, līdz ar to mazāk krājumi. Es kādu laiku atpakaļ lejuplādēju telefonā aplikācija, saucās Knit and Note, tātad adi un pieraksti. Tā ir tāda aplikācija, īstenībā viņas jau ir vairāka veida, bet konkrēti man uzrunāja vairāk šī laikam dēļ Instagrama, kā viņi to visu pasniedz, jo ir Knit Up un Knit and Note. Šie ir divi tādi populārā, kurus es zinu, neskaitot, protams, Ravelī, jo es zinu, ka Ravelī arī var visus savus krājumus rakstīt iekšā un tā, bet Raveliem īsti nav, manuprāt, mobilās telefona aplikācijas, viņam tikai internetā ir, un man liekas, ka lielākā daļa sēž vairāk telefonā nekā pie datora vai planšetē. Un tad es viņu lejuplādēju, un viņiem ir trīs veidi abonementi. Tad bezmaksa abonements, kad tu neko nemaksā, tu lieto to viņu minimālo piedāvājumu, ko viņi piedāvā. Tas ir, ka tu vari veikt piezīmes, tu vari veidot savus plānus, ko tu gribi adīt, no kādas dzijas, tad tu vari kaut kādu viņiem dažu bezmaksas apraksti, kurus tu vari izmantot, un tad tur ir tāds, ka tu vari veidot savu bibliotēku ar savām dzijām. Tātad tu paņemi ieraksti, kāda dzija tev ir, cik viņa tev ir grāmi, kāda krāsa, un tad viņš tev saglabājas tādā bibliotēkas krājumā, un tad, kad tu pieņemsim, es izdomāju, ka tu gribi kaut kādu projektu adīt, tu ieiet aplikācijā, tu lūk uzraksti, es adīšu jaunu projektu, tu uzraksti tur pieņemsim, kam tu adi. Ja tev ir apraksts, savs pieejams kaut kāds, ko tu esi pircis, un viņš tev pieņemsim telefonā, datorā, vienalga, tu vari viņu arī lejuplādēt tajā aplikācijā, un viņš tev uzreiz tā smuki viņu ieliek, un tev ir ļoti ērti, teiksim, tu arī vari kolekcionēt visus savus aprakstus. Nav tieši konkrēti tikai visi tie apraksti, ko viņi piedāvā, jo viņi sadarbojas ar vairākiem dizaineriem, kas visu dizaineru apraksti ir tur, bet tu viņus var lietot tikai, ja tu maksā to lielo abonementu, tas ir 10 eiro mēnesī. Un tad tu viņus var lietot. Ja tev ir bezmaksas, kā man, tad es pati salieku visus savus aprakstus, kurus man vajag, un viņš jau tā bibliotēkā krājās, un tas īstenībā ir ļoti forši. Jā, un tad, pieņemsim, tagad, līdz ko es to esmu lejuplādējis, to aplikāciju, sarakstījusi visus savus dzīves krājumus, man ir apmēram krājumos 6 kilogrami. Varbūt kādam tas ir daudz, kādam tas ir maz. Man tas ir pietiekoši daudz, jo tomēr man viņi vēl ir jāizada. Un sanāk, ka tu ieraksti savu projektu, ko tu, pieņemsim, gribi adīt, un tad tu vari pievienot klāt vai kaut kādu jaunu dzīvi, kur tu esi iegādājies, vai tu pievieno, viņi piedāvā tavu dzīves bibliotēku, tātad tavi krājumi, un ka tu ņemi no turienes. Un tad viņi uzreiz rāda, kad lūk, kad tev samazinās daudzums, gramos, metros, kad tev palēnām jau tukšojas ārā tavu krājumi. Un tad tu tur var minēt, kad tu to projektu sāc, kad tu beidz. Tā ir tāda varbūt vairāk sevis kontrolēšana, ja grib kaut ko nedaudz savādāk. Es ļoti daudzus gadus esmu adījusi vienkārši tādā kā freestylā, brīvsolī, bet kaut kā konkrēti pēdējā laikā man gribās vairāk kaut kā pierakstīt, bet bieži kladēs vai uz lapiņas, es kaut kā nepierakstu un aizmirstu, un man ir ļoti ērti uz doto mirkli lietot šo aplikāciju. Es tur es vienkārši varu sekot līdz savam dzīves daudzumam, jo es nezinu kādēļ, bet es esmu ļoti uzsēdusies uz to, lai izadītu visus savus krājumus. Es jau vīram vienreiz minēju, tas ir laikam tādēļ, ka es esmu palicis kaut kāds adītājs gurmāns, kad man jau sen nav svarīga kvantitāte, un tikai tāpēc, ka tas kamols ir skaists rozā vai šāds un šitāds, kad es viņu ņemšu pirkšu un gan jau kaut ko izdomāšu. Man jau tā ļoti labu laiku nav. Man vairāk ir tā, man patīk, man ļoti patīk. Protams, ka es redzu veiklā, man gribās visas dzīves nopirkt, bet es viņas nepērku, jo es vienkārši, man uzreiz ir sev jautājums, ko es no viņas adīšu. Vai man ir ideja, vai man ir plāns.
Un ja man arī ir ideja vai plāns, es sev jautāju, kad es to izdarīšu. Ja? Un ja mans ir kad, teiksim, kaut kāda pēc pusgada vai pēc gada, tad man atkal ir savu jautājums, vai pēc pusgada man vēl tas būs aktuāli, vai es to gribu. Varbūt pēc pusgada es gribēšu jau no citas krāsas, vai no citas dzīves, vai vēl kaut ko. Tad es tā kā runāju ar sevi iekšēji, un lai saprastu. Tad, kad man ir konkrēti, es zinu, man vajag jaunu džemperi, teiksim to pašu maigo pieskārienu, es viņu plānoju uzadīt līdz Ziemassvētkiem, es gribu, un tad bija tas breidāhets, un es zināju, ka es tur pirkšu, un es tā kā gāju ar to mērķi. Bet tā vienkārši ņemt un nopirkt tikai tāpēc, ka smuki izskatās, tā jau man sen nav. Un laikam varbūt tāpēc man ir tā, ka es gribu izadīt visus savus dzīvi krājumus, lai man ir tukšums un es varu pirkt kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, kaut ko varbūt ekskluzīvu, tas, no kā es neesmu nekad adījusi, kaut ko varbūt nedaudz dārgāku, jo es esmu ļoti daudz adījusi no vienām un tām pašām dzīvēm, no tās pašas Drops Air. Es neko sliktu nevaru pateikt, man viņa patīk, bet es esmu, brīžiem liekas, ka es esmu no tām vienām un tām pašām dzīvēm esmu nogurusi, tāpēc, ka, tas priekš manīm ir nekas īpašs, ja? Man gribās kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, kaut kādas savādākas dzīves, kaut ko man šausmīgi stāv sarakstā Kašmīrs. Es ļoti gribu uzadīt no viņa, sev kaut kādu adījumu, bet es tagad saprotu, ka es to nedarīšu, jo man ir daudz krājumi, priekš manīm 6 kg ir daudz, jau nedaudz mazāk. Un tad, kad es to visu lielāko daļu izadīšu, tad es varēšu apbalvot un iegādāties kaut kādas īpašas dzīves. Tās ir tādas skaļas pārdomas. Man kā ir, protams, mēs katrs esam savādāks un dažāds. Man nav nekādas sadarbības ar to aplikāciju, es vienkārši jums stāstu, jo es zinu, ka citiem arī ir svarīgi, teiksim, kaut kā saglabāt vai kur kāda dzīve viņiem ir, vai mēs ļoti bieži aizmirstam, ja mums ir daudz dzīves, un ja mums kaut kur stāv, tad tu citreiz, jā, man tāda dzīve, es aizmirstu. Man tā ir tāda savā ziņā veidā, tā kā spēle, tā kā vēlme to darīt, pierakstīt projektu, pievienot krājuma dzīvu, izadīt, man paliek mazāk grami, izlietoti metri, es redzu savus izadītos projektus, un man ir prieks, it kā es to aplikāciju sāku lietot septembra sākumā, un man ir kaut kādi 5 gatavi projekti, un es jau 2 no viņiem biju aizmirsusi, man bija labi, bet pietiek runāt par viņiem, runājam tālāk par procesiem. Man uz doto mirklī uz adatām ir 2 procesi. Viens no viņiem ir šāda veida šallīte, jo man arī šī ir dzīve, kas man stāv krājumos, un es viņu gribu izadīt. Man ir tieši konkrēti viens Kamols Drops Air, šādā pistācijas krāsā. Un pēc būtības man arī no šīs dzīves gribās to pašu projektu, bet man tagad ir jāpārbauda, cik man ir šī dzīve palikusi no tas kamoliņš, lai varētu mammai uzadīt izlabotās piedurknes. Un es iesāku adīt šallīti pērle, arī pēc tāda paša principa, kā man ir jaka. Man ir 2 jakas, 2 dažādi modelīši, un tagad arī pērli, šalli un arī plānoju džemperi. Tā kā man gribās tam rakstam un tai pērlei uztaisīt tādu ģimeni, kad vairāki veidi ir. Un es iesāku adīt šādu šallīti. Viņai ir šāds veidotas pieaudzēšanas, tad tiek adīts taisns gabals, un tad beigās būs šāda veida arī noraukšana, un tad būs tāda forša, viegla, maza šallīte, kas tieši būs ar vienu šo kamolu, teiksim, jo es zinu, ka daudzi ada no Drops Air, un es esmu pārliecināta, ka ļoti daudziem ir tieši viens kamols Drops Air vai pusotrs kamols, un viņi nezin, ko viņi darīt. Tad, tāpēc es gribu šādu veidu šallīti uzadīt, un tad es izdomāšu, kā tālāk rīkoties, kā darīt, YouTube nofilmēt, vai aprakstu uztaisīt, vai varbūt tās Telegramā uztaisīt kaut kādu mazu kopadīšanas komūnu, kur mēs konkrēti adam šādu šallīti no saviem krājumiem. Nav obligāti adīt no Drops Air, bet būtu vēlams šādu dzīves biezumu, lai varētu adīt adatām numuru 4 un lai tā šallīte būtu tāda viegla. Ja? Tā kā viņa man ir procesā, un šo šallīti es plānoju dāvināt savai draudzenei
Ja nekādi plāni nemainīsies, tad es nākošu nedēļu braucu ciemos pie savas draudzenes, un tad es viņai gribētu uzdāvināt, bet ja plāni mainīsies, tad saistībā viņai vai viņa uzspēs būt atpakaļ mājās tajā laikā, kad ir norunāts. Ja nē, tad mēs vēlāk brauksim ciemos, un jebkurā gadījumā šī šallīte tiek paredzēta manai draudzenei kā dāvana. Viņai oktobrī bija dzimšanas diena, tā būs viņai tagad tāda dzimšanas diena dāvana. Jā, un viņu es plānoju izvadīt. Man vēl ir bišķi vairāk pa pusi kamolu. Kādam 1,10 m apmēram šāls garumam vajadzētu sanākt. Tas ir mans viens process, un otrs mans process ir jaka. Jaka man ir lūk uzadīta tik tālu. Viņa ir uzadīta stāva daļa ar uzpleču reglānu. Tātad uzpleču reglāns nav parastais reglāns, kā mums ir šeit 4 līnijas, bet uzpleču reglāns dalās divos variantos. Viens variants, abi divi iesākās vienādi. Viņi iesākās vienādi ar to, ka šeit iet konkrēti, kad tu līniju atzīmē un starp tām līnijām tu sāci veidot pieaudzēšanas. Un tad, kad tu esi veicis pieaudzēšanu, normāli un it kā pareizi ir taisīt līdz šim plecs kauliņam pieaudzēšanas, un tad ir divi veidi. Vai nu jūs tālāk pārtraucat veikt reglānu un jūs adat priekšdaļu atsevišķi, mugurdaļu atsevišķi, un tad pēcāk jūs savienojat adījumu koplā un adat pa apli. Vai ir otrais variants, kad jūs esat uzadījuši šeit gabaliņu, jūs tā kā atdalat to reglānu, bet jūs turpināt veikt pieaudzēšanas šeit, pa priekšu un pa aizmuguri, kas tā kā aiziet klasiskajā reglānā. Ja? Un tad jūs atdat to garumu, tad jūs atdalat piedurknes, un tad jūs atdat pa apli visu adījumu. Ja? Jūs neatdat turp un atpakaļ rindas katru atsevišķi. Tie ir divi veidi, kā viņi sadalās. Man konkrēti ir uzpleču reglāns, kas ir adīts noteiktu garumu, un tad ir adīta viena priekšdaļa, otra priekšdaļa un mugurdaļa. Ja? Un tad, kad ir uzadīts noteikts garums, savieno adījumu kopā, un tad turpat pakaļ rindas. Un es esmu iesākusi arī adīt piedurknes. Pirmo piedurkni es vakar pabeidzu. Viņa ir lūk vienkārši šāda plata, bez nekādām noraukšanām. Un beigās pēdējā rindā es sādīju pa 2 valdziņiem un centos tā prātīgi noraukt. Jā, varbūt tās nav tā, ka viņi super ievelkās, kaut ko jūs redzat, viņi diezgan labi ievelkās. Jo pēc mazgāšanas viņa vēl pastiepsies, un man prasījās, lai viņa tā nedaudz ir ciešāk. Ja? Valnīti es negribēju adīt, gribēju, lai ir šādi. Un diezgan viegli arī ir novilkt. Nav tik grūti. Un man ir plānots šodien iesākt otro piedurkni, kas pa lielam arī man prasīs, savu pusotru filmu. Ja, man ir viena filma, kur es nepabeidzu vakar skatīties, tad viņu man ir jāpabeidz, un tad es ieslēgšu vēl vienu filmu, un tad es viņu pabeigšu. Adu es ar adatām numur 5, un adu es no Knitting for Olive dzijas, ko es biju sūtījusi sev uz dzimšanas dienu. Tie, kas ir skatījušies mans iepriekšējos vlogus, tad tie jau zina, bet tie, kas skatās mani nesen, tad man uz dzimšanas dienu, kas man bija martā, manas draudzenes uzdāvināja man dāvankarti no interneta veikala Knitting for Olive, un tad tur es iegādājos 6 kamolus šo mohēru un 2 kamolus šo viņu merino. Un tad sanāca, kad man stāvēja tā dzīve, jo es īsti līdz galam nezināju, ko es gribu, un tad vienu dienu, tad, kad es veicu Instagramā, tā kā jautājums, jo tad es piekdienas, jeb sestdienas vakaros piedāvāju uzdot man jautājums, ka mēs tā parunājamies. Un tad man viena meitene jautāja parasti pa striķīšu jaku. Un es minēju, ka var ņemt Nelliju, kas man ir YouTube pieejama, un pēc viņas principa veidot striķīšus, bet tad man kaut kā vienu dienu es sāku pētīt un sapratu, ka tie striķīši tagad ir modē. Kad viņi ir ejoši, un ziniet, un man īstenībā pašai ļoti patīk tāda veida, man tā kā uzrunāja, un es sapratu, ka es arī gribu šādu veidu projektu realizēt, un es zināju, ka man jau ir dzija. Man ir 2 mohēras, bet no vienas mohēras man ir plānos maigais pieskāriens,
Un man bija šī dzīve, un es zināju, priekš kā man ir jāpērk, ja es varu lietot tas, kas man ir, un plus es varēšu tajā aplikācijā uzrakstīt jauno projektu un ierakstīt jau esošo dzīvi no tās bibliotēkas, un man viss tur samazināsies gramos. Un tad es paņēmu, šī ir Dusty Rose krāsa, īstenībā ļoti skaista. Es nezinu, kāpēc, bet man likās, ka viņa sākuma ir tumšākā. Bet tas laikam ir tādēļ, ka es šo dzīvi ļoti ilgi nebiju ņēmusi rokās un vispār uz viņu skatījusies. Bet kopumā man šī dzīve patīk. Varbūt viņa nav tik mīksta, kā man gribētos, jo ļoti daudz pozicionē, ka šī dzīve ir ļoti mīksta. Mīkstums pakāpes man liekas pilnībā tieši tāds pats tā kā dropskin silkam. Šeit ir 70% mohēra un 30% zīds, 225 metri uz 25 gramiem. Un es iesāku, un tā kā man ir 6 kamoli, tad man vajag darīt tā, lai man ar 6 kamoliem pietiek, jo ņemt un sūtīt no viņiem tagad 1 vai 2 kamolas būs ļoti neizdevīgi, tāpēc, ka viņiem mājaslapā cenas ir bez PVN, kā man vienreiz pateica, jo es to nezināju. Jo tad, kad es veicu pirkumu, un tad man beigās vēl pielika klāt tā kā teks, un man likās, ka tā ir kaut kāda muita, bet izrādās, ne, viņam mājaslapā cenas ir bez PVN, un pašās beigās, kad tu jau, teiksim, sūti, tad tev ir tava summa, un tad viņi pieliek galā vēl PVN, un tad tu maksā vairāk. Un tāpēc man nebūtu izdevīgi sūtīt. Es plānoju no viņiem iegādāties vēl, es gribu pamēģināt viņu to vasarīgo dzīvi, viņi ļoti daudzi slavē, un viņu plāno merino. Es gribētu iegādāties, bet uz doto mirkli es neplānoju to darīt. Es to domāju, vai nu uz dzimšanas dienu sev palutināšu, vai nu kaut kad vēlāk vēl. Tā kā man ir 6 kamoli, man ir tam jāpietiek. Uz doto mirkli man ir palikuši tikai 2 kamoli šie, no kuriem man puse aizies piedurknei. Es to zinu, jo man puse aizgāja šai piedurknei. Un līdz ar to man puse aizies otrai piedurknei, un tad man bija plānos veidot iCord maliņu, no kuriem vēlāk izadīsies striķīši, bet man ir jāpadomā, jo tomēr iCords ēd ļoti daudz dziju. Viņš ēd ļoti daudz dziju, un tas ir ļoti laikietilpīgs process uzadīt iCord. Tad man ir doma varbūt ņemt un adīt valnīti, jo es redzēju šādas jakas ar valnīti un izskatās diezgan labi arī. Jo aptamborēšana īsti nebūs tas. Un tad, kad es uzadīšu otro piedurkni, tad man ir jāpadomā par garumu, jo šo jaku es nebiju plānojusi adīt garu. Es viņu gribēju īsu, kā lielāko daļu viss man ir īss. Un es arī ar vīru runāju, viņš teica, ka garums ir labs, viņš saka, varbūt tur centimetrs, 2 tev tā kā vajadzētu, bet es viņam teicu, pēc mazgāšanas jau parasti paliek. Cik es esmu strādājusi ar mohēram, mohēras vienmēr pēc mazgāšanas paliek garāki. Uz doto mirkli man jaka ir 41 cm garu. Pēc mazgāšanas viņa varētu būt 43. Mana jaka pērle ir 47 cm gara. Es nezinu, man ir jāskatās pēc, cik man paliks dzīve. Varbūt es tomēr nedaudz garāk pa kādu 2 cm pādīšu stāvu daļu un tad valnīti. Šeit man ir valnīti 6 rindas. Es izdomāšu, bet uz doto mirkli man ļoti patīk. Man patīk tā dzīves struktūra taustot. Man patīk, kāda viņa ir. Viņa nav mīksta, viņa nav raupa, viņa ir tāda vidēja. Es gribu cerēt, ka pēc mazgāšanas viņa būs vēl ideālākā, jo es esmu tas tipiskais adītājs, kas neuzadīja paraudziņu. Man ir paraudzīšana no citas dzīves, un es provizatoriski domāju, ka plus mīnus tas ir tas pats. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka es ļoti labi jau zinu savu rokrakstu, un es zinu no tām dzīvām plus mīnus, kāds man tas blīvums tur būs. Tā kā šis ir mans projekts, kuru es arī gribu pēc iespējas ātrāk pabeigt. Es viņu gribu pēc iespējas ātrāk pabeigt, tāpēc, ka man ir plānotājā sarakstīts novembris, kas man ir jādara saistībā ar adīšanu. Ja parasti es esmu tāds freestylā, tad šoreiz es novembri sarakstīju, tāpēc, ka ir jau 1. novembris, šodien es filmēju visus ar 1. novembri, ar to ziemīgo Ziemassvētku noskaņojumu, jo mums jau īstenībā Ziemassvētku rotājums jau septembra beigās sāk tirgot. Bet tagad, konkrēti man pašai patīk sākt iepirkties saistībā ar Ziemassvētkiem apmēram novembra vidū, kad tu jau sāc kaut ko domāt par dāvanām, varbūt mājās kaut kādu jau tādu rotājumu uzliec uz galda un tā, un parasti novembra beigās mums jau arī stāv egle. Novembra beigās mums jau stāv egle, jo mani bērni
Nu, respektīvi, mēs šeit Nīderlandē dzīvojam jau 6 gadus. Un, kad mēs šeit pārvācāmies, mani bērni abi bija maziņi. Un līdz ar to, sākot iet skolā, un visu to viņi sāk ņemt visu no vietējiem, no nīderlandiešu paražām un tādā garā. Un, ja pirmos 2 gadus man tas bija tā, tas Sinterklāss man bija tā kā ne līdz galam saprotams, un tā kā to neieviesām, bet tā kā mani bērni aug un skolā par to runā, un viņas sāk vairāk saprast, un tad ar 3. gadu, tad, kad jau lielā meita jau iegāja tajā ritmā, jo mazā meita, viņa vēl bija maziņa, viņa neko tādu nesaprat, bet vecākā meita, viņa jau tad gāja skoliņā, 3. grupā, man liekas, mēs sākām to izdarīt, viņa jau vairāk sāk saprast, kas ir Sinterklāss, un mazā meita aizgāja tai dienas grupiņā, un arī tur to runāja. Šeit viņiem novembris nīderlandiešiem ir tāds sākās ļoti svarīgs saistībā ar Ziemassvētkiem, it sevišķi bērniem, jo tad sāk jau būt Sinterklāss. Tas ir tā kā, Sinterklāss ir viņu Ziemassvētku vecītis, bet viņš ir nedaudz nestandarta. Viņš mums brauc ar kuģi, un viņam ir savi palīgi, nevis rūķi, bet viņam ir savi palīgi. Un tad sākās skolā arī Sinterklāss žurnāli, kur viņi katru dienu skatās epizodi, kas tieši speciāli šim katru gadu tiek filmēts jau laicīgi, visas tāda veida tā kā filmas epizodiņas, un to viņi visi skatās un runā, un viņi dzied dziesmas, un viņi katru dienu saņem tādas. Īsi sakot, ja kādam ir interese palasīt, tad jūs droši varat Google visu atrast. Bet tādēļ, tad arī šis mums sākās tāds īpašs laiks, un egli mēs liekam novembra beigās, tāpēc, kad šeit lielākā daļa novembra beigās jau liek egli. Un šeit apmēram, es godīgi teikšu, nezinu, nedēļu vai 2 nedēļas pirms Sinterklāss ienākšanas, tas ir 5. decembrī, ir tie svētki. Viņi 5. decembra gaida vairāk nekā Ziemassvētkus, man brīžiem tā liekas. Viņi vismaz viņam vairāk gatavojas. Tad arī tev ir bērnam dāvans vairāk. Un tad līdz tam laikam tu katru dienu tai kurpē liec iekšā kaut kādu kārmu vai mazu dāvaniņu. Tas ir ļoti, ļoti interesants. Jā, no sākuma man tas bija dīvaini un nesaprotami, bet dzīvojot šeit, un sevišķi bērniem ir jāpieņem tā, kā šeit tas ir, un tad jau ar laiku pašai jau tas ir pilnībā normāli priekš manīm. Un jā, tā kā šis ir tāds foršs laiks, man ļoti patīk novembris un decembris, tieši šīs sajūtas, un tieši, ka bērni gaida, viņiem ir interese, un tad vēl to, ka Ziemassvētki būs, un brauksim pie omas un opi uz Ziemassvētkiem. Un es ļoti ceru, ka uz Ziemassvētku Latvijā, kad būs sniegs, jo viņas ļoti grib sniegu, jo šeit mums sniegs nav. Ļoti ilgi jau nav sniegs. Jā, tā kā labi, tas tā nogāja, bet visus ar novembru, ar šo burvīgo skaisto laiku. Protams, viņš pa lielāko daļu ir pelēks, bet tieši tas gaidīšanas laiks, man liekas, ka tas ir tik skaists laiks. Un tādēļ man ir izveidots novembrī pa nedēļām, kas man ir jādara. Un tāpēc šonedēļ, tad man jau palikušas dažas dienas, es ļoti ceru pabeigt vismaz jaku, par šaulītes nezinu, bet vismaz jaku, lai es viņu varu nolikt malā, jo jakai vārds ir iedots Mila, es tā domāju, ka arī pie šī vārda paliksim, viņai tiek plānos būs kopadīšana, kur mēs visi kopā ādīsim. Ja jūs atceraties, man kādreiz bija kopadīšana, tad man ļoti ilgi nav bijuši. Tagad atkal es gribu uzrīkot tieši šai jakai kopadīšanu, jo man liekas, ka šī jaka, viņa būs skaista uz visiem šiem ziemīgiem pasākumiem. Es pat speciāli pasūtīju svārkus un kleids, lai varētu paskatīties, kā tas viss izskatīsies. Ļoti ceru, ka man tas viss derēs, ko es pasūtīju. Un nākošu nedēļu man ir nedēļa, kad es veltu laiku tieši advents maratona adīšanai, jo pavisam drīz jau tas viss sāksies, un es vēlos laicīgi sagatavoties. Man it kā pirmais uzdevums jau ir uzadīts un jau ir nofilmēts, bet es vēl joprojām par viņu domāju, vai es viņu gribu atstāt, vai es kaut ko citu filmēšu. Tāpēc nākošā nedēļa ir mana nedēļa, kad es visu veltu tieši advents maratonam. Un tāpēc tas arī prasa ļoti daudz laiku izdomāt, safilmēt, samontēt, bet es to gribu izdarīt laicīgi, lai man nevajag stresot, kad pēc 3 dienām ir adventa, man vēl nav uzdevums, kā man bija pašā pirmajā gadā.
Tie, kas nezin, kas ir adventes maratons adīšanā, tad tas ir 4 adventes, jeb katru adventi, katru svētdienu es YouTube lieku uzdevumu, un jums šis uzdevums ir jāuzada, un jums kopā ir dots vairāk kā mēnesis laiks, tātad viss decembris, viss atkarīgs, kad sākās adventi, bet parasti mums tas viss pasākums beidzās janvāra 2. nedēļā, un līdz janvāra 2. nedēļā jums visi savi 4 darbiņi būs jāiesūta man e-pastā, ko es katrā adventē un arī Instagramā un Facebookā es minēšu visus noteikumus. Jums būs jāiesūta visi savi 4 darbiņi, vienalga, vai tie visi darbiņi ir vienā bildē, vai katra bilde atsevišķi. Un jums vajadzēs uzrakstīt nelielu aprakstiņu, pieņemsim, vai jums patika piedalīties, kā jūs jutāties, vai jūs kaut ko jaunu iemācieties, vai jūs speciāli pirkāt tam dzīvu, vai jūs adījāt no krājumiem. Teiksim, kaut ko nedaudz padalīties, lai man arī būtu patīkami palasīt, lai es sajūtu to tuvību tajā momentā ar jums, kad es zinu, ka jums bija interesanti. Un tad, kad tas viss noslēgsies, tad es veikšu izlozi, kur daži no dalībniekiem tiks pie balviņām. Konkrēti no manīm būs 2 balviņas. Tad būs vēl no citām meitenēm, no citiem uzņēmumiem. Man vēl ir dažiem uzņēmumiem jāpajautā un jāuzraksta vēstule, vai viņi vēlās arī sponsorēt kaut ko. Un tad noteikti cilvēki tiks pie balviņām, un kopā tas vispār, man liekas, kaut kas tāds interesants pasākums, kas ir kaut kas saistībā ar radīšanu, kad ir kaut kādi uzdevumi, ka kaut kas ir jāpilda, jo man liekas, ka viņi nav tik daudz, kā gribētos. Ja? Un es arī labprāt gribētu adīšanas, tā adventu kalendāru nopirkt, bet viņi arī nav tik lēti, un ne visi to var atļauties, un ne visiem arī interesē tāda veida piedāvājums, jo lielāko daļu adventu kalendāri ir vairāk mazās šķeterītes, ka tu beigās no tām šķeterītēm kaut ko uzadi, bet personīgi man tas pašai nav interesanti, lai gan man patīk krāsot dzīvu, bet man pašai man tas nav interesanti. Man gribētos kaut ko savādāku, bet kas tas būtu, es nezinu. Tāpēc es izdomāju šādu veidu adventu maratonu adīšanā, kas būs jau 3. gadu pēc kārtas, un viņam tiks veltīta visa nākošā nedēļa. Tā, nolikšu to nesmuko kasti šeit savu apakšā, lai var visu jums parādīt. Un tad pēc adventu maratonu adīšanas veidošanas man ir dota vēl 1 nedēļa, lai uzadītu mini dāvanas, kas man ir paredzētas. No sākuma es gribu pateikt to, ka es nesen sāku mācīties šūt, un es esmu uzšūsi sev šādas 2 mazas maisiņus vai projektu somiņas. Protams, tur ir ļoti daudz kļūdas, bet es esmu tik priecīga, ka man ir sanācis kaut ko arī uzšūt, jo es nekad nebiju domājusi, kad es mācīšos šūt, bet tāda man interese uzradās. Un vienā no tiem maisiņiem es jau saliku dzīvu, no kuras es plānoju adīt saviem brāļiem zeķes. Īstenībā, kad es pirku, man likās, ka tur arī sanāks tētim, bet parunājot ar Lindu no Let's Knit, mēs sapratām, ka nepietiks. Un tā ir tā jaunā Dzija Drops Fiesta, kas ir tas jaunums, ko piedāvā Drops. Viņi pozicionē šo dzīvu kā zeķu dzīvu, bet, ja godīgi, no šīs dzīves var adīt droši džemperi, jaku, cepuri, es nezinu, vai es adītu, bet cimdus es no viņas uzadītu, jo viņa ir fantastiska. Viņa uz taustes ir ļoti, ļoti patīkama. Viņa, pieņemsim, ja salīdzina to pašu zeķu dzīvu, ko es adīju vīram zeķes, pilnībā tā kā nakts pret dienu. Viņiem arī ir vilna, bet viņa tik labi, nezinu, vai apstrādāta vai kas, bet viņa ir tik maiga, tik patīkama, patiešām. Un man liekas, ka cena viņai arī laba ir. Es tagad melošu, bet viņa pat 3 eiro nemaksā. Jā, es pirku viņu pat 3 eiro nemaksā. Kaut kādi 2,40 vai 1 kamols, forša dzīve. Un šeit mums ir 50 grami uz 110 metriem. Iesaka adatas numur 4 un 75% vilna un 25 poliamīds. Šeit ir 110 metri, bet pa lielām viņai ir pēc tāda paša
principas biezuma kā Drops Merino Extra Fine jeb Drops Daisy. Drops Daisy varbūt bišķiņ pufīgāki. Un jā, man ir lūk šāda 06 krāsa, 2 kamoli. Tad man gribējās paņemt tādas krāsainās. Lūk, šāda krāsa, tā ir 21, arī 2 kamoli. Un tad lūk šāda zaļganīga, arī skaists tonis. Lūk, numur 20. Tātad jā. Es nopirku lūk 6 kamolus, un man ļoti patīk, ja man patiks gala rezultāts, kā ir uzadītas zeķes, un pēc mazgāšanas, ja man viss patiks, tad es šo dziju piefiksēšu un varbūt kaut kādu džemperu no viņas uzadīšu, jo viņai uz doto mirkli nav liela krāsu palete, jo viņa ir pilnībā jauna, un, protams, viņiem ir jāsaprot, vai šī dzija paliks pieprasīta un populāra, tad, es domāju, ja viņi sagaidīs to, ko viņi bija cerējuši, tad, es domāju, šai dzijai nāks ļoti skaistas krāsas, jo jau uz doto mirkli viņai ir ļoti skaistas krāsas pieejamas. Nu, jūs paskatieties, cik skaisti kamolīši. Un no šiem kamoliem es plānoju adīt zeķes. Man bija plānos, ka man sanāks, brālim, otram brālim un tētim, bet mēs sapratām ar Lindu to, ka tomēr nepietiks, jo es plānoju adīt nevis 3x2, bet kaut ko savādāk. Visticamāk, ka 2x2 un klasisko papēdi, bet tā kā maniem brāļiem ir 44, 45 kāju izmērs, man vienkārši nepietiks. Ja viņa būtu kā manam vīram vai kā manam tētim 43 izmērs, viņiem pietiktu. Bet tā kā tas ir klasiskais papēds un 45. izmērs, man vienkārši nepietiks. Un pirkt klāt es neplānoju, jo es saku, šis man bija tāds negaidīts pirkums, jo, jā, tāpēc, ka šitas vienkārši tūlīt un tagad pēkšņi Drops pasaka, mums būs jauna dzija, un man vienkārši ļoti interesēja, un es viņu gribēju nopirkt. Un man tad sanāk, kad man valnītis un papēdis ies šai zilajā krāsā, un pārējais visi ies lūk šādi, pati zeķe. Un tad arī šeit būs tā, ka valnīts un papēdis ies zilā krāsā, un vispārējais būs lūk šāds. Tā kā man sanāks, ka man būs abiem brāļiem pa zeķu pārim, kurus es viņiem plānoju adīt, un manam tētim es arī plānoju zeķes, bet es dziju nepirkšu. Es nesen skatījos no mūsu latviešu adītājām, no Ivonas, ja tu Ivonu skaties, sveika, no viņas pēdējā vloga, ko viņa ielika. Ļoti žēl, ka viņi nāk tik reti, jo man patīk viņas pasniegšanas stils un gribētos biežāk viņu redzēt. Bet, nu jā. Un viņa bija arī minējusi, ka viņa tagad ir uzsēdusies tā kā uz zeķiem, bet zeķu dzijas viņa pirkt īsti negrib, jo viņai arī ļoti daudz plānās, tātad 4-kārtīgā zeķu dzija, un viņa vienkārši viņas ir sākusi likt kopā. Un es tā vienu dienu pasēdēju, tad, kad es sāku domāt par brāļa zeķu adīšanu, un tad es sāku domāt, kā tētim, un tad es sapratu, kāpēc man ir jāpērk, ja es arī varu paņemt un uzadīt. Saliekot 2 diegus kopā, teiksim, 2 dažādas 4-kārtīgās dzijas un ar tām pašām numuru 3,5 adatām uzadīt. Jeb 3 skatīties, jāstāst uz blīvumu. Un man tieši ir Drops Nord baltā krāsā, un man ir viena cita dzija, kas ir zaļā krāsā, un viena dzija, kas ir brūnā krāsā. Man bija doma tā, kā baltais ir tā krāsa, kas dar visam. Es taču to balto varu salikt vai nu kopā ar brūno, vai nu kopā ar zaļo, un uzadīt tētim tādas foršas, tādas krāsainas, foršas zeķes. Jā, un tāda ir mana ideja, un to es arī plānoju darīt. Vienīgi man nav ko parādīt, jo es vēl neesmu izdomājis, kur krāsu. No sākuma uzadīšu brāļiem un tad tētim. Un tā kā tas ir mans aiznākošās nedēļas projekts, kas man ir jādara, bet tā kā zeķes ir no biezas dzijas, viņi adīsies diezgan ātri, jo es diezgan ātri laikam adu. Tad mana tante, kurai es biju plānojusi adīt jaku auru no melnās tās Kid Silk, bet es visu laiku domāju, jā vai nē. Viņa man vienu dienu uzrakstīja, ka viņai ļoti iepatikās manas pīņzeķes, manas rozā, un ka viņa labprāt arī sev gribētu tādas zeķes, vai viņa var pasūtīt. Es viņai teicu, ka pasūtīt nevajag, kad ja viņa izvēlēsies to dziju, kas man jau ir krājumos, tad es viņai uzdāvināšu uz Ziemassvētkiem.
par ko viņa bija ļoti priecīga, un es viņai aizsūtīju visus savus piedāvājumus, kādas man bija pieejamas. Viņa izvēlējās šo dziju, tātad grundulu hot socks ar kašmiru kopā. Te ir 75 vilna, 20 poliamīds un 5 kašmirs. Un 50 gramu uz 200 metriem, bet forši tas, ka šis dziedziņš, viņš nav baigi super plāns, viņš ir labs. Un plānoju adīt ar adatām numur 225. Nu jā, un šīs zeķītes vajadzētu jau laikam uzmest kaut kad drīz, jo visticamāk, kad viņas man būs pa ceļam, jo es īsti nezinu, vai es tagad varēšu ņemt un vienkārši drillēt 2 zeķes ar 225 adatām. Visticamāk, man roka liks pa sevi zināt, bet ja viņas paralēli, teiksim, dienā vismaz 5 rindiņas katrai, jo es plānoju iesākt adīt katru, uzreiz kopā, jā, uz vienām adatām vienu un uz otrām otru, un tā kā adīt 5 rindas vienai, 5 rindas otrai. Un, ja es tā darīšu, tad jau uz Ziemassvētkiem es uzadīšu viņai. Tā kā jā, šīs ir vēl viena zeķes. Vienīgi viņai tāda pūkaina palikusi, tāpēc, ka viņa man stāvēja pie mohēras. Un tad kaut kā tas viss salipinājās kopā. Tā kā šī dzija man ir plānos no viņas arī adīt zeķes. Tā, man liekas, es paskatījos, ka tur ir jau gandrīz stunda. Un es tieši nesen ar vienu adītāju runāju, ka man nepatīk tie vlogi, kas ir stundu, un man ir tik daudz. Varbūt tas vienkārši, ziniet, man ir sakrājies, ko jums stāstīt. Un tad man vēl Indra no Wrapping-Wool veikala uzdāvināja dāvanu. Indrai Wrapping-Wool veikalā vēl joprojām ir lielā izpārdošana, vēl joprojām viņai ir ļoti labas cenas. Un es jums iesaku apmeklēt viņas mājaslapu un izmēģināt Lamanas dziju, kā arī Katijai ir atlaide, iegādāties, atbalstot Indru, jo viņai tur ir izpārdošana. Un viņa man dāvanā atsūtīja Lamana Bergamo dziju kopā 5 kamolus. Šī ir viena no burvīgākajām dzijām vispār, kāda, man liekas, var būt. Viņa ir tik viegla, viņai tie kamoli, viņai ir tik mīksta. Man ir no cepure no viņas un šalle no viņas. Un es plānoju nedaudz tālākā nākotnē uzadīt sev arī džemperi no viņas. Un jā, man ir 5 kamoli, jo es sev gribu uzadīt jaunu cepuri. Es sev gribu uzadīt jaunu cepuri un pie tās cepures vai pirkstājiņus, jo es nekad neesmu adījusi pirkstājiņus, bet arī īsti neesmu to sapratusi nekad, bet laiki mainās, gadi iet, un es sapratu to, ka es labprāt sev gribētu uzadīt vienkārši parastus, skaistus pirkstājiņus no kaut kādas foršas dzijas un ar mīlestību viņas nesāt. Un es to gribu darīt, un es laikam esmu gatava pirkstājiņiem uzadīt viņus. Un jā, un tad plānoju cepuri bīnī pēc pašas savas YouTube pamācības, kas man ir YouTube vienkārši cepure bīnī. Jūs varat apskatīties, viņa ir super viegla cepure, tur arī es rādu, kā aprēķināt, un es gribu pēc tā arī uzadīt sev jaunu cepuru bīnī, un visticamāk uzadīt vēl sev pirkstēņus. Ja no sākuma es gribēju tā kā cepura šalli, tad es sapratu, bet man jau tā ir šalle, varbūt pirkstēņus vajag uzadīt. Un jā, un tā kā no viņiem arī es plānoju, te vēl klāt dāvināt šāds marķierītis, bet tas nebūs tagad, nebūs tuvākajā laikā uz doto mirkli, tāpēc, ka man tagad ir plānos, man vajag uzadīt brāļiem, tētim 3, tantei 4, un ziniet, kas vēl? Un man vajag vēl 5. pāri. Jā, es arī visticamāk adīšu no saviem krājumiem, saliekot 2 4-kārtīgās dzīs kopā, jo, tantei uz Ziemassvētku dāvināšu. Kā tā onkulim? Es taču nevaru tantei uzdāvināt, onkulim nebūs zeķis. Tāpēc viņam arī jād zeķis. Bet viņam es tad adīšu no biezās dzīs. No lielākām adatām. Tā kā jā, man ir jāuzved 5 pāri. Mammai neadīšu, jo es viņu uz dzimšanas dienu dāvināju. Viņai jau ir 2 pāri. Mammai man plānos tur ir cepure un dūraņi, bet es nezinu, vai es uz Ziemassvētkiem to uzspēšu. Tā kā jā, man ir jād 5 pāri zeķis. Es aizmirstu. Es vēl tieši šodien domāju, ir jāatcerās pa onkulu, lai pieminētu. Es atcerējos. Jā, tā kā pa šo dziju, pa Lamanu, visu to, tas atliksies uz kaut kādu laiku, jo es nezinu, kad man tas sanāks, varbūt pēc jaunā gada, jo man ir šalles, man ir cepures, man arī ir cimdi, tā kā nav tā, ka es nosaušu tagad ziemā. Un
Jā, un tad no Breidāhen, no tām dzijām, ko es pirku, es viņas nedaudz gribu atrādīt un kaut ko pieminēt par viņām, bet Breidāhenā man vēl Linda uzdāvināja zeķu bloķētājus. Man jau ir viens pāris no viņas, ko es pirku 2 gadus atpakaļ, uz 38, 39, un tad, lūk, viņa man uzdāvināja vēl uz 42, 43, nu, uz manu vīru kāju, jo es biju minējusi, ka gribēs arī uz vīriešu kāju, bet jā, bet es līdz pēdējiem domāju, ka maniem brāļiem ir 43. izmērs, līdz man mamma pateica, nē, viņiem ir 45. Godu vārds tā, kad vairāk nedzīvo vairāk ar viņiem, tu nezini jau kāds viņam kā izmērsim. Bet nu tik un tā, šī ir tāda, man liekas, arī standarta izmēra, 43, 42, tā kā ir man bloķētāji, un tad es vēl biju pirkusi paškrāsoto dziju, no The Mindful Creators, kur es teicu, tie, kas skatījās manu vlogu no Breidāhen, es beigās tur rādīju savus pirkums. Un, lūk, šādu 100% merino, bet viņa ir tik plāna. Nu, vismaz uz doto mirkli viņa ir tik plāna, jo man pagaidām nedaudz roka neļauj tik plānu dzīvi adīt. Viņa ir tik plāna, es jau viņu satinu kūkā, es tā kā gribēju no viņas adīt savu cepuri, bet es neuzdrošinos adīt ar tik plānu, uz doto mirkli man jau šeit zeķes jāat, kaut gan šitas pavadiens ir biezāks. Tā kā viņš pagaidām man noliksies nost, vai nu beigās es paņemšu, salikšu ar kaut kādu vēl kopā un uzadīšu vienkārši arī zeķes, vai nu viņš stāvēs, kad es varēšu uzadīt ar plānām adatām, nezinu, cepurīti. Un tad es vēl biju pirkusi no poļu ražotājiem šo Gabo Wool, es pirku no viņiem šo FOG, kas ir kā Drops Air princips, tikai šeit mums iekšā ir kokvilna, alpaka un vilna, un šeit ir 125 metri. Un es pirku klāt vēl arī no viņiem brušed. Viņi vienkārši saucās brušed, tā ir 100% alpaka. Viņa ir daudzreiz biezākā nekā Drops brušed alpakas silk, un es arī jau uzadīju paraudziņu no viņas ar adatām numur 5. Izskatās lūk šādi, jo es plānoju no viņas adīt sev džemperi, nu svītraini. Ja jūs atceraties, mēs vienā no mūsu vlogiem runājām par interesantiem adījuma modeļiem, un tur bija viens svītrainis, un es to svītraini gribu realizēt. Tikai es gribēju tādas pašas krāsas kā bildē, tad tas bija brūns un melns, bet tur tā nebija, tur diezgan maza izvēle krāsām bija. Tāpēc es paņēmu tādu kviešveidīgu baltais. Ar melno man arī liekas, ka ļoti labi izskatās. Un jā, šo džemperi es plānoju adīt pēc jaunā gada. Nu, tad, kad atbrīvosies laiks, tad es viņu plānoju adīt, bet es domāju, viņš arī ātri adīsies. Un jā, es ļoti ceru, ka man pietiks, jo man ir 4 kamoli šie un 2 kamoli šiem melniem. Un es ļoti ceru, ka man pietiks. Bet, nu, ja man nepietiks, tad es zinu to veikalu, kur es pirku šo. Viņi, man liekas, ir vienīgais nīderlandiešu veikals, kas piedāvā šo dziju tieši. Tad, nu, nāksies piepirkt klāt. Jā, tā kā paraugs ir uzadīts ar numuru 5 adatām, un man patīk pagaidām tas process, kā tas izskatās. Vienīgi man ir jāizdomā, cik rindas tās melnās krāsas vītras es gribu. Nu, būs laiks padomāt. Un tad ir tā mohēra, par kuru mēs jums arī runājām no Breidāhen vloga, kas ir mana pirmā mohēra tik dārga. Tā ir tā no Bishies Bushies, es nezinu, kā pareizi joprojām izrunāt to ražotāju. Le Petit Silk mohēra, kur ir 30% Mulberry Silk. Mulberry Silk ir tā kā augstāka klase par parasto zīdu. Un Kid mohēra, 25 grami uz 210 metriem. Un es uzadīju jau paraudziņu 2 diegos ar adatām numur 5. Ja jūs zinātu, cik man bija patīkami adīt šo paraudziņu. Es adīju ar koku adatām no Knit Pro, tas Lantern Moon, bija tik patīkami, un viņa ir tik maiga. Un tagad sākās pats interesantākais. Tad, kad mēs ar jums runājām, un es jums teicu, kad man likās, kad šai dzijai cena ir tur 10,50 bija, kad es skatījos. Bet man izsita, ka kamols maksā 13,90. Tātad man bija 6 kamoli, un man pa katru kamoli izsita 13,90. Un tajā laikā viņa man vēl prasīja, vai es gribu elektronisko čeku. Un es vēl nodomāju savu tā, nu jā, ja jau tā dzīve tik dārga, es to čeku gribu.
Un tad kaut kā pagāja tas laiks, būtiski kaut kādas 2 nedēļas atpakaļ, man izmeta, nezinu kā, bet Instagrams man izmeta tieši šo ražotāju kontu, uz kuru es uzspiedu un sāku vienkārši skatīties, ko viņi tur piedāvā, kādas bildes, un tad uzspiedu uz viņu mājaslapu, apskatīt viņu piedāvājumu, jo man bija tāda doma, ja man šī dzīve iepatiksies gala rezultātā un ēsāšanā, tad es labprāt kaut ko iegādātos vēl kaut ko no viņa pozīcijām. Un tad es ieju viņa mājaslapā un skatos, ka šī dzīve viņiem maksā 10,90 eiro. Un es vēl tā padomāju, dīvaini, mājaslapā 10,90, aizpirkt pa 13,90. Un es tā padomāju, labi, ziniet, Breidāhen, tas ir tāds pasākums, varbūt tur vienkārši cenu lielāku uzlikt. Un tad es pagāju dažas dienas, un tad es runāju ar Lindu, kaut kā mēs runājam, un tad es viņai ieminēju par šo situāciju, un viņa saka, vai dīvaini, ka tā. Un tad es tā padomāju, nē, es atceros, ka man bija tas elektroniskais čeks, man ir jāiet un jāpaskatās. Un es ietu elektroniskajā čekā, un es apskatos to, kad man pārdevēja izsita nepareizo pozīciju. Viņa man neizsita silk mohair, le petit silk mohair, viņa man izsita le petit lamb wool, viņa man izsita pilnībā citu pozīciju, vispār pilnībā citu sastāvu. Un tad es iegāju viņa mājaslapā un apskatījos. Un tā arī ir. Le petit lamb wool maksā 13,90, bet le petit silk mohair maksā 10,45 eiro. Viņa pat bija lētāka tai mājaslapā nekā oriģinālajā mājaslapā, kas man ļoti izbrīnīja. Un tad es domāju, nē, man nepatīk šī situācija. Ziniet, ja būtu eiro, 2 eiro starpība, man būtu vienalga. Bet ja tomēr ir 16 eiro starpība, tad man tas tomēr nepatīk. Es sazvanīju to veikalu, es viņiem izstāstīju to situāciju. Viņi teica, ka varētu tā būt, ka viņi kļūdījās, jo tomēr daudz cilvēku un blā, blā, blā. Un, kad viņi palūdza, vai es varu to visu viņiem uzrakstīt e-pastā, jo ir atsevišķi tieši kolēģi, kas ar to visu nodarbojās. Un to es arī izdarīju. Es pārsūtīju viņiem elektronisko čeku, aprakstīju to situāciju, kad, lūk, es pirku šo dzīvu, bet man izsita citu dzīvu, un kad tomēr summa starpībā ir 16 eiro, kad es to naudu gribētu starpību saņemt atpakaļ, un vēl pieliku viņiem bildi ar to, kāda dzīve man ir. Un pēc 2 dienām man atbildēja uz e-pastu ļoti laipni cilvēki atvainojas. Es jau saprotu, visādīgi gadās. Un man atgrieza to starpību atpakaļ. Un tā kā šis viss ļoti forši patīkami beidzās, un tad tomēr sanāk, ka šī nav superdārga, ka šī nav superdārga mohēra, ka tomēr Lamana ir visdārgākā mohēra, kāda man ir bijusi. Bet tik un tā, 10 eiro maksā viens kamols. Es pat skatījos, ka pat Filkolana stilija bija nedaudz dārgāka par šo, lai gan šī ir maigāka nekā Filkolana. Bet tāds, lūk, ir pavērsiens, un savu starpību es saņēmu atpakaļ, un tas sanāca, ka par to starpību es arī nopirku šīs Drop Fiesta dzīves. Un tad man ir plānos pēc visām zeču dāvanām, man ir plānos iesākt sev adīt maigo pieskārienu, jo es viņu vēlos vilkt uz Ziemassvētkiem. Un man gribās viņu uzadīt līdz Ziemassvētkiem. Un tad lūk šāda skaista krāsa, un man ļoti patīk paraudziņš, un es jau nevaru sagaidīt, kad es sākšu ar viņu adīt, bet, protams, var just atšķirību, šī ir maigāka nekā Knitting for Olive. Bet man ļoti interesē, kāda viņa būs pēc mazgāšanas. Bet šī ir ļoti maiga. Viņa ir tik maiga. Man grūti aprakstīt. Viņa arī ir par... šeit arī 30% zīts, bet šeit ir parastais zīts, šeit ir mulberry zīts. Es nezinu, kā mulberry tulkot latviski. Ja kāds zina, tad es būšu priecīgi, ja jūs uzrakstīsiet to man komentāros. Un tad vēl viena dzīve bija, lūk, Vincents van Goghs, Opal Vincent van Gogh kolekcija. Un šī tā saulespuķa kolekcija man ļoti patīk. Es ļoti gribu uzadīt zeķes, un es tā zeķes adīšu sev. Bet arī pēc jaunā gada domāju, ka kaut kad varbūt tuvāk sev uz dzimšanas dienu, tādu sev dāvanu. Šī arī ir tas mans pirkums. Un tad vēl viens projektiņš, ko es gribu realizēt. Es tikai nezinu, kad. Vai nu līdz Ziemassvētkiem, vai nu pēc Ziemassvētkiem. Man ir jāpadomā. Bet tad, kad es pati krāsoju dzīves, tie, kas zina,
arī mācos, kā to darīt pareizi. Man bija paraugs no 100% alpakas, no tādas čankī veida alpakas dzija, šķetere, un es viņu nokrāsoju lūk šādā šokolādīgā krāsā. Un man no viņas bija plānos adīt cepuri, bet es īsti nezinu, vai man pietiks cepurē, jo šeit ir 100 grami uz 200 metriem. Es nezinu, bet tad es domāju, ka varbūt, ja neadīšu cepuri, uzadīšu dūrai. Es nezinu, vai es adīšu vienā diegā, vai es varbūt pielikšu klāt mohēru, jo man ir viena tāda tumši brūna mohēra, ko varbūt es varētu pielikt klāt, lai tādu pufīgumu, tādu pūkaini, es nezinu, man jāpadomā. Bet jā, man tā kā gribētos uzadīt dūrāņus, bet es nezinu, kad tas būs. Un tad vēl divas pozīcijas, par kuru es zinu, ka pa vienu es runāju, bet pa otru es neatceros. Man liekas, kad es biju vienā vlogā rādījusi, kad es biju iegādājusies šo dziju, 10 kamolus, bergere, kas ir franču dzija, kur ir 50% akrils un 50% merino. Un šeit mums ir 50 gramus 85 metriem. Man liekas, ka es par viņu biju stāstījusi, bet es viņu pirku Vintedā. Vinteds ir līdzīgs kā Andel Mandel. Un es šo visu nopirku par nepilniem 20 eiro, kas man liekas ļoti izdevīgi, tāpēc, ka, kad es iegāju viņu mājaslapā, viens kamols maksā 6 eiro. Ja godīgi, es nezinu, kāpēc tik dārgi, ja tur ir 50% akrils, kāpēc pa kamoli jāmaksā 6 eiro. Es nezinu, man liekas, ka tā nav īstā cena. 4 eiro, man liekas, viņā varētu būt cena vērtība, bet nu labi. Bet pa 20 eiro es nopirku 10 kamols, un man plānos ir no viņas adīt vesti. Ja man šo vesti gribēs adīt šogad, tad, diemžēl, dēļ maniem visiem plāniem man būs jāpārceļ uz nākošo gadu. Un tad es vēl nopirku septembra vidū šādu dziju, Lana Grossa Bingo, šādā skaistā, izteikti sarkanā krāsā, numur 20 krāsā, kādam interesē. Un šeit mums ir 100% merino. 50 grami uz 80 metriem, un es arī nopirku 10 kamoli, arī tai pašā Vintedā, un man arī ar visu piegādi sanāca 18 eiro. Nu, tur var kaulēties, un tad sanāca, ka es nedaudz nokaulēju. Man sanāca 10 gabali pa 18 eiro. Šeit viens kamols, Lana Grossa merino maksā, man liekas, kaut kādi 5–6 eiro maksā. Un man liekas, ka šis ir ļoti labs un izdevīgs piedāvājums. Un arī no viņas es gribu uzadīt tādu sarkanu vesti, nedaudz oversizīgi. Pa lielam es no abām šīm dzijām plānoju vienu modeli. Tikai vienam būs apaļveida kakls un vienam būs V-veida kakls. Un man ļoti gribās uzadīt tādu vesti no viņas, un tas, kas man paliks pār, no tās visticamāk es uzadīšu kaut kādu cepuri vai vienkārši stāvēs krājumos, jo es domāju, kaut kādu dažu kamoli man paliks pār. Tā kā jā, šis tāds, manuprāt, šitie ir tādi labi ķērieni, ko it kā tā kā, šie ir tādi mani, es viņus saucu pa vājuma mirkļiem, jo lieta ir tāda, kad es Vintedā arī lieku kaut ko tirgot. Es biju ielikusi dažas dziju pozīcijas tirgot, kad es zināju, ka es patiešām ar viņām neko negribu darīt, un es vienkārši gribu no viņām tikt vaļā. Un arī es tur tirgoju bērnu drēbes, un tur ir tas konts, kur tev tā kā krājās tā nauda, un tu to, vai nu tev tā nauda tur stāv, tu viņu var tērēt tai Vintedā, tai aplikācijā, vai nu tu to naudu var pārsūtīt sev uz karti. Un ja man tur stāv kaut kādi, ja man tur stāv 20–30 eiro, es neredzu jēgu viņu sūtīt sev uz karti, tad man viņi vienkārši tur stāv tajā kontā. Un tad, kad ir kaut kāds šāds vājuma mirklis, tad es varu no tās naudas nopirkt to. Un tad arī tā sanāca, ka šīs dzijas es esmu nopirkusi no tās naudas, kas man tur bija sakrājusies. Man liekas, tas ir ļoti labs deals, ja tā var teikt. Jā. Tā kā jā, es jums esmu nopļāpājusi ļoti ilgi. Es ceru, ka jums būs pacietība noskatīties šo vlogu līdz galam. It kā man likās, paņemt ātri nofilmēt uz kādu pusstundiņu un būs labi. Bet beigās sanāca jau vairāk kā stunda, un man tas vēl viss ir jāmontē, tā ka šis vlogs sanāks stundu. Un liels paldies, ka jūs noskatījāties šo vlogu. Es būšu pateicīga, ja jūs atstāsiet komentārus, jo komentāri dod
to, ka YouTube redz, ka šajā kanālā notiek kaut kas, ka kaut kāds notiek, ka cilvēki ir aktīvi un visi cilvēki, teiksim, subscriberi, jeb sekotāji ir dzīvi. Un, ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, es ļoti būšu pateicīga, ka jūs to izdarīsiet, jo mēs jau esam pārsnieguši to šķērsli 3000, mēs jau esam gandrīz 3200. Es esmu bezgalīgi pateicīga katram, kas abonē manu kanālu, un mans nākošais mērķis ir līdz nākošam gadam, līdz nākošajam Ziemassvētkiem sasniegt 4000. Jo man liekas, ka latviešu auditorijai un tieši vēl adīšanā tas ir diezgan grūti, bet es ceru, ka mēs to sasniegsim. Jā, tātad būs mums advents adīšanas maratons, un es arī, protams, esmu ieplānojusi dažas jaunas pamācības. Man ir plānos veste ar adatām numuru 10, tātad ļoti raids projekts, bet es viņu nevaru solīt, ka viņš tagad novembrī vai decembrī būs. Man ir jāizdara tas, kas man ir ieplānots, un tad es vienkārši skatīšos pēc sava laika, kas man ir pieejams. Bet noteikti obligāti būs vairākas ļoti foršas un interesantas pamācības. Man gribās vairāk un vairāk un vairāk, bet vienkārši man liekas, ka es brīžiem nemāku vienkārši manidžēt laiku. Bet ļoti bieži ir jāklausa sevi, nevar pārpūlēt. Ja tu zini, ka tu tajā dienā negribi adīt, vai tu negribi tagad filmēt, vai tu negribi to, tad varbūt to nevajag darīt. Tas tā, es ar sevīm tieši par to runāju. Un jā, tā kā liels paldies, un es ļoti ceru, kad man sanāks nofilmēt vēl vienu vlogu decembra sākumā, pirms maratona, vai kaut kur apmēram ar pirmo maratonu uzdevumu jau klāt. Tā kā es ļoti ceru, un jā, tad jau līdz nākošai reizei. Atā!